Arī nākamais ir ezera skaņas, īstenībā, kur tu biji arī viens no karognesējiem, godīgi sakot. Un es pieļauju, ka ļoti daudz Latvijā zina par tādu pasākumu ezera skaņas. Jā. Bez nosacījuma radošu brīvību. Un ezera skaņas būtībā bija sākotnēji tieši tā pat radās ar tādu domu, ka es personīgi nebiju bijis uz nevienu festivālu, pat ne pozitīvus, neko. Un mēs izdomājām, taisam koncertu. Vedam uz mājām. Jā. Un varbūt mēs nezinājām, kādam ir jābūt festivālam. Tāpēc viņu sākām 5 no rīta. Ezera vidū tie stāsti daudz un dažādi. Tur ir bijuši tādi, kas saka, es vienkārši aizmigu, un man tas bija labākais miegs dzīvē. Es vispār no mūzikas nedzirdēju. Ir bijuši, kas saka, jā, es atveru acis vienkārši tikai niedris, un es vispār nezinu, kur ir skatuve. Es nezinu, kurš un kā to komunicēja, bet nebija atļauti pasākumi tā kā telpās un vēl dažādi ierobežojumi. Bet bija speciāli punkts, ka laivās drīkst. Ir jau 4:30 no rīta, tūlīt jau skaties visas laivas no visām pusēm, vienkārši rīktīgi smuks rīts, visi mūziķi kostīmos, stūlīt sāksim, es saslēdzu visu elektrību, skatos, vienkārši puse nestrādā. Bet mēs esam ezera vidū. Hei. Un viesi jau apkārt jau brauc, pēc 3 minūtēm jāsāk. Katram sava virtuve, visiem viena ģirtuve!